Ultraskaņas metodi izmanto dažādi speciālisti – ginekologi, urologi, neirologi un citi mediķi, bet Vidzemes slimnīca ir iegādājusies jaunu ultrasonogrāfu, kas paredzēts tieši galvas un kakla asinsvadu un sirds izmeklēšanai. Galvenās indikācijas vajadzība šim izmeklējumam ir tad, ja ir aizdomas vai ir bijuši asinsrites traucējumi. Tātad tie ir pārējoši asinsrites traucējumi agrāk, bijis insults agrāk, tad mēs domājam par sekundāro profilaksi, bet ja pacientiem ir riska faktori vai, piemēram, kādas sirdslimības vai, piemēram, smēķēšana, kad mēs skaidri zinām, ka asinsvados būs izmaiņas, tas ir tas, kas ļauj precizēt ārstēšanas intensitāti un metodi. Ar citām izmeklēšanas metodēm, ko izmanto neiroloģijā, piemēram, kompjutertomogrāfiju vai magnētisko rezonanci, speciālists var redzēt konkrētā brīža smadzeņu stāvokli pacientam, proti to, kas jau ir noticis smadzenēs, bet ar jauno ultrasonogrāfu ir iespējams novērtēt asinsvadus, prognozējot saslimšanu risku. Man ir tā laime apskatīt pacientu no iekšpuses un novērtēt pacienta reālo vecumu. Tātad, ja asinsvadi ir skaisti, sakaļķojumi nav, ir skaidrs, ka cilvēkam ir iespēja nodzīvot līdz 100 gadiem. Bet, ja, piemēram, tas ir jauns cilvēks, kurš smēķē, kuram ir augsts asinsspiediens, liels svars, varbūt vēl cukurdiabēts, ļoti bieži mēs redzam šos asinsvadu bojājumus, asinsvadu sakaļķojumus, stenozes, un tad ir jāizvērtē, vai šī stenoze ir ārstējama ar medikamentiem, vai šī stenoze ir tik izteikta, ko mēs redzam ar šo aparātu, kad ir nepieciešama operācija. Ja jau saslimšana ir notikusi, tad mēs palīdzam neirologiem, kas strādā insultu vienībā, saprast, kas ar pacientu ir noticis, vai asinsvads ir nosprostojies, vai šis stenotiskais sašaurinājums, ko es teicu, ir kritisks, kad steidzami ir jāveic stenozes korekcija, vai arī, piemēram, ir akūts tromps, kas atkal prasa citu ārstēšanu. Ar ultrasonogrāfijas metodi ir iespējams novērtēt asins plūsmas pilnvērtīgumu. Vai plūsma ir pietiekama, vai, piemēram, pie dažādām sirds slimībām, tā sakot, ja sūknis nestrādā, tad pa trubām asins pietiekoši neaiziet. Ja? Tad mēs varam saprast, vai vaina ir asinsvados, vai vaina ir sirdī, kas ir kā sūknis, kas sūknē asins uz smadzenēm. Un galu galā arī tai cilvēku grupai, kas domā, ka varētu būt kāda asinsvadu izmaiņas vai, piemēram, kakla daļas problēmas, ļoti tipisks satraukums par to, ka man droši vien nospiež asinsvadus. Ja? Bet mēs redzam, ka asinsvadi ir brīvi, tas ir vairāk saspringums, kas ir kakla daļā, vai tā ir veģetīvās autonomā nervu sistēma, ko cilvēks pats nespēja koriģēt, bet kas būtu koriģējams ar relaksācijas tehnikām, jogu un kaut ko tādu. Ja? Tad cilvēks arī var iegūt apstiprinājumu un nomierināties, ka asinsvadi ir veseli. Vēl viens iemesls, kāpēc cilvēki dodas uz ultrasonogrāfijas izmeklējumiem, ir galvas sāpes. Ar šo aparātu nevarēs ieraudzīt ne migrēnu, ne arī saspringumu galvas sāpes, jo konsultējot galvas sāpju pacientus, nereti gadās bažīgi pacienti, kuri ir veikuši dažādus izmeklējumus, un nevienā izmeklējumā nekas nepareizs nav atrasts. Un tas, kā izmeklējumi viss ir normāli, pacientam rada bažas, kas tad īstenībā man sāp. Lūk, tad šeit mums ir vajadzīga tomēr konsultācija ar speciālistu, lai saprastu, kā pareizi ārstēt, jo ne migrēna, ne tenzijas galvas sāpes, kuras ir primāras galvas sāpes, nekādas organiskas izmaiņas ne smadzenēs, ne asinsvados neatstāja. Ultrasonogrāfija ir nesāpīga, nekaitīga un droša izmeklēšanas metode, ar kuras palīdzību var izmeklēt arī bērnus un grūtnieces. Lai veiktu šo izmeklējumu, obligāti nav nepieciešams ārsta nosūtījums, tomēr tas ir vēlams, jo primāri ģimenes ārsts konstatē pacienta problēmu. Ārsta nosūtījums ir vajadzīgs tādēļ, lai izmeklētājs saprastu problēmu, jo mums nav dota iespēja izskatīt sīkumos visus asinsvadus, jo tas ir laikietilpīgi, dārgi. Mums ir vajadzīga zināma problēma, konkrēta problēma, tad arī var pievērst speciālu uzmanību tiem asinsvadiem, kas varētu būt cietuši. No otras puses, nosūtījums ir finansu dokuments. Tātad tas ļauj vai apdrošināšanas polises ietveros, vai Nacionālā veselības dienesta apmaksātu izmeklējumu saņemt. Un citos gadījumos tas ir maksas pakalpojums.